bikses krakli tīri, traipi projām muicīti. Un kurš brīnum līdzeklis ir mājās, saulaini ir visi rīti. Kleitas bikses krakli tīri, traipi projām muicīti. Un kurš brīnum līdzeklis ir mājās, saulaini ir visi rīti. Sieva uz pilnu slodzi! Čau, Vanitiņa! Ko tu tur lasi? Čau, Dagnī, tu kafiju dzersi? Protams. Es tur laimīgos ciparus paskatījos. Man, cik izlozēs, lai es nebūtu piedalījusies, nav izdevies pat rotai lācīt vinnēt. Tavs dulo to arī neko nevinnēsi. Visur vienmēr ir vajadzīga sistēma. Nu, man gan nav nācies dzirdēt, ka kāds ar kaut kādu sistēmas palīdzību būtu kaut ko vinnējis. Nu, ne jau tāda vienkārša matemātiska. Nu, taču ir visādas citādākas sistēmas, dziļākas. Cik dziļas? Liktenis mums piespēlē vajadzīgos skaitļus, ciparus. Tikai jāprot tai likteni ieklausīties. Nu, un tu proti? Teorētiski protu. Nu, kā tad tas izpaužas praktiski? Ļoti vienkārši. Kā jau viss ģeniālais. Cilvēkam uz kādu brīdi ir jāapkuļas ar aizvērtām acīm un jāatceras visi cipari, ar kuriem viņam tajā dienā bijis kāda darīšana. Nu, un tālāk? Un tad jāsaraksta vienkārši secībā loterijas lapiņā. Ha! Un daudz tu pati esi ar šitādu sistēmu vinnējusi? Ai, nu, pagaidām nē, nekas. Nu, tad jau gan laba sistēma. Nu, ne jau sistēma ir vainīga. Es pati vienkārši neatceros, kas ar mani ir noticis. Un ja arī es atceros, saproti, tad man vienmēr jūg, kas ir noticis šodien ar to, kas ir noticis vakar, aizvakar vai vispār pirms gada. Tā. No rīta pamodusies, dzirdēju par radio, ka mana mīļākā dziesma ir ierindojusies 5. vietā. Tātad pirmais cipars 5. Pēc tam Oskars nevarēja atrast otru zeķi. Tātad 2. Lauriņa pirms došanās uz skolu bija sašatusi, ka nākamnedēļ viņai būs 8 kontroldarbi. Tātad 8. Baibiņa lielījās, ka viņa nedēļā pa 28 kontroldarbus varot uzrakstīt cipars 28. Pēc tam es apsolīju piezvanīt Omai. Oma mums ir 1, tātad cipars 1. Oskars teicās pa dienu atskriet pusdienās, 2 pēcpusdienā. Tātad 14. Cipars 14. Tā. Vairāk man nemaz arī nevajag. Tu tikai paskaties, māma beidzot vinnējas loterijā. Atkal 3 lati. Nē, 155 000. Pak, tu parādi. Parādi. Ej, tu nost. Kur ir mamma? Es pati viņai pateikšu. Tu traka esi sīkā. Taču mamma var nomirt aiz šoka. Bet viņa tik un tā uzzinās. Nu, skaidrs, ka viņa uzzinās. Mums kaut kā viņai tas ir jāpasaka, bet tas jādara kaut kā lēnām, kaut kā mammu sagatavojot. Nu, labi. Kas tad, nu, meitnītes, ēst sagribējāt? Nē. Viss apetīts sabojātā. Kas tad, nu? Tu esi kaut ko vinnējusi. Patiešām? Jā. Cik? Īstenībā neko daudz. 5 lati? Nedaudz vairāk. 10. Nu, īstenībā pāris 100. Cik tad? Mimi? 150. Klausies, mam, tu zāles negribi iedzert. Kāpēc? Nu, lai tu nenoģībtu. Un kā? Pagaid, cik tur ir? 155. Nu, es taču netaisos ģiet uz 155 latiem. Nu, jā, bet ja tur pieliek 1 nulli klāt? 1550 latu? Jā. Pareizi. Es esmu vinnējis 1550 latu! Vairāk, mamma, Parādi! Iedzer lūdzu zāles un pieliec vēl 1 nulli klāt. Meitenes izbeidziet. 155 000. Vismaz vēl elpo. Nu redzi,
Redzi, izdevās gan tomēr. Kā par brīnumu izdevās? Kā par brīnumu? Tas taču nav nekāds brīnums. Tas ir pilnīgi droši. Es ceru, ka tu tagad pratīsies, ja? Ko pratīšos? Tu taču nedomā, ka man nepienākās kaut kāds procentīgs no tā tava vinnesta, ko? Anitiņa. Vai tiešām? Bet kurš te tev to sistēmu izstāstīja, ko? Baidos, ka sistēma taču tam nav nekāda sakara. Un pēc kāda principa tu tos cipariņus sarakstīji? Nu, kas ienāca prātā, to arī sarakstīju. Dīvaina sakritība, ko ne? Es tev izstāstu pareizo sistēmu, tu pēc tam vinnēsi 155 000 un izrādās nav nekādas sistēmas. Bet, Dagni, ja tev tā sistēma strādā, tad taču jau miljons būtu sapelnījis. Nu, zini, to nu gan es no tevis negaidīju. Tādu nepateicību. Dagni! Dagni! Nu, cik tu nogurus, neesi? Nē, nav jau tik traki. Atpūsties negribi. Nu, bet, Lauriņ, kas tad manā vietā te viss izdarīs? Es varētu pastrādāt. Tu? Nu jā, man taču ir kādreiz par mammu jāparūpējās. Pagad. Es kaut ko savārījusi. Es savārījusi? Nē, esmu gan. Vienkāršais labas sirds. Ei, nu ej. Ko, jā? Ja jau tu esi tik laipni. Laura! 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 Tu man ko teici? Nē, es ar putekļu sūcēju runāju. Nu, kas tev ir, nu? Es skatos televizoru, es neko nedzirdu. Vienreizēji, ne, tu te laiskojies, bet es strādāju. Ko tu dari? Ha? Tu esi slima? Ko es tu tā prasu? Ir jābūt ļoti slimai, ja tu strādā mājās. Nu, vai zini. Pie durvīm zvana. Nu, ja tu esi tik čakla, tad ej un attaisi. Pats aizēj ielaidu. Paklausies, sarunāsim tā. Tu aizvācies ar to putekļu sūcēju no šejienes projām, un es aiz pateicības ielaidīšu. Labi. Čau! Čau, Oskar. Čau! Vai Anita mājās? Nav gan dagu citi. Kur tad viņa ir? Nu, aizgāju pie bērnības draudzenes, vai? Pie kādas bērnības draudzenes? Nu, nepaspēju pajautāt. Kad atnāks, noskaidrošu, tev piezvanīšu. No kurienes viņai pēkšņi uzradusies kaut kāda bērnības draudzene? Nu, kā, no acīm redzot no turienes, nu, no bērnības. Jā? Bet Anitai taču bērnība jau ir labu laiku aiz kalniem. Labi, neuztraucies, gan jau tev arī kādreiz tā beigsies. Nu jā. Kad dzīvē neiet, tad es esmu tā, pie kuras skrien pēc palīdzības. Kad dzīvē ir uzspīdējusi laime, tad jāskrien pēkšņi pie bērnības draudzenes. Pagaid, tu kaut ko gribēji? Nē, neko. Nu jau vairs neko. Oskariņ, nu kā tu domā, ko mēs ar to naudu darīsim? Kāpēc tad mēs? Tu jau to naudu vinnēji. Ko gribi, to arī dari? Oskar, es īsti nezinu, ko ar to naudu darīt. Tad liecies mierā, lai stāv. Nu, tad, kad izdomās, ko pirkt, tad arī domās. Galu galā nav jau jāiztērē uzreiz vienā reizē. Bet es domāju, nu varbūt tev kaut ko vajag. Jā, jaunu zobbirstīti. Nē, es domāju, tavā izdevniecībā. Jā, paldies, protams, paldies. Bet gan jau izdevniecība pati tiks galā ar sevis nopelnītajiem līdzekļiem. Nu, ko tad? Tad man vairs neturpināt vinnēt? Jā, it kā tas būtu no tevis atkarīgs. Nu jā, varbūt ir arī. Ak, kungs, nu nepaliec smieklīgi. Nu labi. Tā. No rīta 6 nozvanīja motinātājs. Tātad cipars 6. Pēc tam es paskatījos kalendārā. Ilariņ, tu Dagnī
jāmeklē. Dagnija sen nav rādījusies. Nē, Dagniju, nē. Oskariņš sen jau darbā. Es šoreiz ne pie Oskara. Es pie tevis šoreiz. Pie manis? Nu, nāc iekšā. Ko tad tu gribēji? Es negribēju. Es domāju, ka varbūt, ka tu ko gribētu. Es? Ko tad? Nu, varbūt, ka, saprot, man tagad ir brīvāks tā kā drusku, un es tā varētu, ja ko vajag, piepalīdzēt, piemēram, pārbīdīt vai iztīrīt, vai pieskrūvēt, vai pārskrūvēt. Paldies par tavu sirsnību. Tā ir vienkārši neizmērojama, Ilveriņa, bet man te viss jau tāpat notiek. Oskars, kad nāk mājās no darba, viņš viss te pats piebīda, pārbīda, saskrūvē, tā kā... Paldies, starp citu, Lauriņa pēdējā laikā sākusi māju tīrīt aktīvi katru dienu. Nu, ja nu vienīgi tu gribētu, nu, tā kā fiskultūrai pats. Nē, fiskultūrai nē. Nu, tad paldies tiešām, paldies par tavu sirsnību. Tad nē? Nē, paldies, tiešām, Ilveriņa, paldies. Nu, jā, bet nē, ja tu kaut ko ieraugi tādu, ko vajadzētu, tu zvani droši. Labi, paldies, Ilveriņa. Un droši tu, jā. Paldies. Halo? Fonds? Kāds fonds? Nu jā, tā gadījās. Ne, pagaidiet. Es to nevaru tā. Man ir jāparunājas ar vīru. Jā, lūdzu, esiet tik laipni. Pārzvaniet man vakarā. Jā. Halo. Halo? Armands? Nē, es piedodiet, neatceros. Es nedomāju, mums vajadzētu tikties. Es, starp citu, esmu precējusies. Brālēns? Jā, Armand. Nē, piedodiet. Nu, es tiešām atvainoju. Es nevarēšu tagad laikām satikties. Drīkst tā, ka es pati pārzvanīšu. Jā. Labi, paldies par sapratni. Jā. Armands Ekštets. Kur ir šitādu vārdu es dzirdējis? Labdien! Es esmu jūsu kaimiņiene. Labdien! Helga. Anita? Ļoti patīkami. Man arī, protams. Kāpēc jūs nekad neienākat pie mums? Vai taisnīgi sakot, es nemaz nezinu, kur man nāk? Kā tepat? Mēs tepat dzīvojam 2 kvartālus tālāk. Nu tad varbūt ienāciet jūs tagad. Paldies. Jūs varbūt gribēsiet iedzert tēju, kafiju? Nē, paldies. Es tikko kā no brokastu galda. Nu jā, mēs arī, redzat, tikko te paēdām. Piesēdiet. Jā, paldies. Ziniet, mēs jau labu laiku ar vīru domājam, ka vajadzētu pie jums atnākt. Jā, un kāpēc neienācāt? Kaut kā nesanāca līdz šim laika. Nu, jā, laiks ir nauda. Nu, jā, par to naudu. Par kādu naudu? Jums taču arī bērni. Jā, 2 meitas. Man ir 5 pagaidām. Vai, jauki! 7 gadi, Ilzītei 5, Kristoferam un Mārtiņai ir 3, viņi man dvīnīši un Izoldītei 1,5 gadi. Skaidrs. Tad aug? Aug, jā, aug. Mācās Ulvīts, viņam 7 gadu pārējie maziņi. Nu jā, un protams. Tad mēs domājam, ka būtu ļoti labi, ja mēs ierīkot rotaļlaukumu bērniem, visiem mūsu kvartāla bērniem, bet tādu īstu, ar smilšu kasti, žogu, apsardzis, slidkalniņiem, tiem, rampām.
Ko jūs saucat par rampām? Rampām, nu, tas, es nezinu, vai es pareizi pateicu, tas vasarā ar skrituļu tiem dēļiem un ziemā ar bobslējiem vai snowboardiem. Jā, nu ļoti jauki, jā. Un mēs domājam, ka mēs visi... ideja. Jā, jums patīk. Tātad mēs visi, kam ir bērni, varētu samest kopā lieko naudu, un tad mēs to ātri dabūtu gatavu. Jā, bet es īsti nesaprotu, ko jūs saucat par lieko naudu, jo, saprotiet, man vīrs tiešām pelna labi. Nu, mēs kaut kā iztiekam un tā reizēm arī tā kā pietrūkst. Nu, bet tas laimests. Kāds laimests? Nu, kā tā loterija, tie 155 000. Tas taču ir papildus vēl pie jūsu algas. Ne, jūs lūdzu nedomājiet. Nav jau tā, ka mēs gribētu, lai jūs ziedot visus 155 000 tam projektam. Tie 55 uz ilgu laiku apmierinās jūsu primārās vajadzības, un tos 100 000 jūs varētu ziedot mūsu bērniem. Nu, jā. Jā, Anita, paldies. Es jau zināju, ka jūs piekritīsiet. Es zināju, ka jūs sapratīsiet. Paldies. Pagaidiet, bet man vēl ir jāapspriežas ar vīru. Es tā nevaru vienu šo jautājumu izlemt. Jūs vīrs piekritīs, viņš sapratīs. Ja jūs saprotat, viņš arī sapratīs. Un jūs vīrs taču arī mīl bērnus. Anita, paldies. Jā. Tu maita tādā. Nu, bet, Oskar, nu viņi ir daudz bērnu māte. Kā daudz bērnu māte? Tu varbūt naiva. Tu viņai cik bērnus esi redzējusi? Saskaitīji? Nav nekas vienkāršāks, kā aizbildināties ar kaut kādu rotaļlaukumu būvi, savākt naudu, pēc tam aizlaisties visu galu ūdenī. Nu, bet, Oskar, ja nu tā nav krāpšanās... Jā, tad lai viss rajons vienādu summu sametam rotaļlaukumam. Nu, labi. Bet, Oskar, bet tu vari pateikt, kā viņi visi ir uzzinājuši? Kādi viņi? Nu, visi sākot ar kaimiņiem, beidzot ar kaut kādiem labdarības fondiem. Vai te tev vēl kāds ir uzbāzies? Nu, man zvana visu laiku, gan pa telefonu, gan pie durvīm, nemitīgi. Zvana pat tādu kaut kādu attālrādnieku, par ko esmību es vispār pat nenojautu. Skaidrs. Paklausies, tā Dagnija arī te nav rādījusies kādu laiciņu. Jā. Slima? Nē. Yes! Sasvīdējāties, ja? Nē, nu, taisnība sakot, kaut kā tā slikti sanāca. Nu, saprot, to naudu es faktiski vīnēju pēc Dagnijas metodes. Dagnijas metodes? Nu jā, nu vienreiz tā sanāca. Nu tad pēc tam es vēl pāris reizes pamēģināju. Nu un? Nu, vairāk nestrādāju. Bet vienalga es tos 10% biju nolēmusi atdot viņai. Nu, jā, bet saproti, tad, kad viņa pati pieprasīja, nu, saprot, man sanāca, nu, tādas dusmas, ka es vienkārši, nu, kā es tā pieklājīgāk tev pasaku, nu, kaut kā tā sanāca, ka es viņu pasūtīju. Es pārsteidzos, protams. Es biju to iecerējis kā pārsteigumu. Jā. Es saprotu, kā es tagad jūtos. Nu, labi. Nu, labi. Izdomāsim kaut ko, kā tev pašsajūtu uzlabot. Čau! Čau! Nāc iekšā. Nu? Nu? Ko tu gribēji? Nāc iekšā. Nu? Stāsti. Nu, ko tad? Kur tu uz ielas man paēji garām? Nesveicini? Es kur tad? Jā. Es taču... Nē, Oskar, es taču nepamanīju. Jā, labi, nepamanīju. Tūlīt pat laidies lāpās. Labi, neuzskat man par muļķi. Nē, es tevi par muļķi, Oskar, nu kā tu vari tā domāt? Es taču tevi uzskatu par visgudrāko cilvēku, kādu man dzīvē ir nācies sastapt. Labi. Paldies par komplimentu. Tu jau vari pēc muļķa neizskaties. Tiešām? Nu, labi. Stāst patiesību. Nu, jā, nu, saproti. Dagnija man aizliedz ar jums satikties, jo... Nu, viņa tā saka, ka jūs esat skopi un nepateicīgi un aizliedz. Nu, ko es tur varu darīt? Nē, protams, tu neko tu nevar darīt. Paklausies, bet palīdzēt tu man tomēr varēsi. Protams, Oskar, nu, tev katrā laikā un ko vien tu vēlies. Protams, bet tikai tā, lai Dadzīts gan neuzzina. Nu.
Nu, kas tad noticis? Nekas. Runā. Nu kā, nu vienkārši, tad, kad man skolā kāda sliktāka atzīme gadās, tu uzreiz visi man pie lielās zvana kārta. Tagad es te vergoju dienām un naktīm, to vispār neviens nav pamanījis. Un arī tādu, arī to neviens nav pamanījis, ka es jau sen sapņoju par savu mašīnīti. Nu jau liela, tāda pavisam maziņa. Jā, un to, ka es esmu teicamniece, arī neviens nav pamanījis. Jā, un par ko tad tu sapņo? Par savu portatīvo datoru ar visām maksimālajām programmām. Mīļie draugi, tagad man pasakiet tā. Kuram no mums 4 tā naudiņa pieder? Mammai. Tā tad? Nu, bet tēv, Labi, miers. To, ka tu labi mācies un esi teicamniecis, to mēs visi esam pamanījuši un, protams, novērtēt. Tāpat kā to, ka tu esi beidzot ķērusies pie mājas darbiem. Bet galu galā, vai tas nav jūsu pienākums, ko? Protams. Mīļie klātesošie, jūs visi labi zināt, ka mēs esam kļuvuši, tā teikt, par 155 000 īpašniekiem. Bet es domāju, ka nebūtu godīgi, ja tikai mēs paši dalītos savā laimē. Un tāpēc mēs gribētu dalīties arī ar saviem līdzcilvēkiem. Paldies! Jā, un ne tikai dalīties, bet iesaistīt jūs arī šai cildenajā procesā. Un tāpēc mēs esam dibinājuši fondu bezpajumtnieku, policistu, ārstu, aktieru, kultūras darbinieku atbalstam. Tā kā jūs esat mūsu sabiedrības turīgākā daļa, tad es aicinu jūs ziedot savu ārtavu šim fondam. Lai jūs lieki nemulsinātu, es šeit atstāšu papīra lapiņu, uz kuras jūs varēsiet droši uzrakstīt savu vārdu uzvārdu, attiecīgu summu, ko jūs vēlētos ziedot. Un šeit, ja jums ir līdz kādi brīvie līdzekļi, lūdzu, nekautrējieties. Paldies par uzmanību, lai jums veicas! Cik ilgi mums vēl jāgaida? Es paskatīšos. Jā. Šķiet, mēs varam iet? Viena. Nu, cik tu tur ir? Nu, tieši tik, cik paredzēts. Un tu? Tas pats. Nē, kāds tomēr būs pārdomājis. Es paskatīšos. Paskaties. Kur te nolikt? Met maisā iekšā. Bet Ilvariņ! Nu, ko Ilvariņ? Ilvariņ. Viņa taču ar labu ne par ko nebija piedabunam nākt. Labi, tās ir viņa personiskās attiecības. Nāciet šurp. Tā, mīļie draugi, mīļie bērni. Tā, es gribētu atgādināt, ka dāvana došana ir zināmā veidā tāds kā pārsteigums. Bet kāds pārsteigums var iznākt, ja cilvēks uzbāžas pats? Es ceru, ka tie, uz kuriem tas attiecas, to saprata. Un tāpēc mana mīļā sieviņa nav aizmirsusi ne mūsu bērnus, ne savus draugus, ne viņu slēptākās vēlmes, bieži vien skaļi izteiktas. Tā, Anita, tev vārds. Tūlīt. Tā, man mīļie. Lauriņ, te tev būs mazas, jaukas automašīnītes atslēgas. Paldies! Kuras tu dabūsi tikai tad, kad būsi iegūs autovadītāju apliecību. Nu, protams, man paldies, paldies, paldies! Baibiņ. Baibiņas saņem dāvankārti moderna portatīvā datora iegādēji ar visām iespējamām, neiespējamām programmām. Paldies, mamma! Un datortiesības man ir. Nu, protams. Ilvariņ. Ilvariņ. Es ceru, ka tev iepriecinās dāvankarte 1000 latu vērtībā uz mūzikas instrumentu veikalu. Ma, Anita.
Tas nevajadzēja jau tā terēties. Vajadzēja man, bet nevajadzēja tā jums. Vajadzēja. Dagni, nu te būs tie tavi 10%. Paldies, mīļo Anitim. Oskariņ! No. Tu saņem to, ko tu visvairāk esi pelnījis, ko tu jau sen gribēji. Ja? Kas tas ir? Jauna zoba birstē. Paldies, mīļā. Brīnišķīgi.